vērtība, kuru mēs pārrēķinam naudas izteiksmē. Jā, bet no mārketinga viedokļa, kā es teicu, lielākais princips vai lielākā būtība cenas veidošanā ir tā, cik tad tas patērētājs ir gatavs maksāt par šī viņa vajadzības apmierināšanu. Cik šī vajadzība viņam ir svarīga. Vai viņš apmierina pēc Maslova piramīdas to fizioloģisko slāni? Nu jau drošību, protams, mēs par to esam gatavi vairāk maksāt un tad jau socializēšanās, atzīšana un, protams, pašapliecināšanās. Jā, nu, nedaudz es šeit arī ieliku nedaudz izpratni par vispār cenu veidošanas principiem, jā, tad redzam, ka galvenie principi tātad, protams, ir visas izmaksas, bet pie tām mēs arī nedaudz pieskarsimies. Jā, protams, mērķi, ko mēs gribam sasniegt. Jā, nu, tātad arī mūsu spēja veidot mārketingu, tātad patērētājam pastāstīt, cik viņam šī vajadzība ir būtiska, lai viņš ir gatavs par viņu maksāt, ja? Nu, un arī, cik mēs esam spējīgi šo mārketingu tādā līmenī izveidot. Jā, nu, protams, mums jārēķinās ne tikai ar mūsu, jā, visiem šiem faktoriem, bet arī ārējiem, ja, gan pieprasījuma elastīgums, tātad ir tas, cik cena ir atkarīga. Jā, tātad drīzāk pārdotais ir atkarīgs no cenas. Ja tad, piemēram, ir produkti, kur šīs elastīgums ir ļoti minimāls, ja tad cenu varam celt, cik gribi, ja pieprasījums nekritīsies. Nu, tie ir mūsu visi atkarīgie produkti, gan kafija, gan alkohols, gan tabaka. Jā, nu, tur procentuāli varbūt nedaudz nosvārstās, bet jebkurā gadījumā tā izmaiņa ir ļoti minimāla. Jā, bet arī, ja paskatāmies tādi produkti, piemēram, jaunais Rīgas teātris, ja, nu, tas viņu imičs ir uzcelts tādā līmenī, ka nu, var tur cenu celt, cik gribi, ja pieprasījums, jā, ir ļoti liels, izrādes tiek izpārdotas, man liekas, sezonas sākumā, dažu pat ne dienu stundu laikā. Vai, piemēram, dziesmu svētki, ja, redzam, vēl gadus, es teiktu 10 atpakaļ, ja, piepildīt Meža parku bija sarežģīti, jebkuros dziesmu svētkos, bet radot šo tautas apziņu, ka tas mums ir svarīgi, ja tas pieprasījums tika izaudzēts tik augstā līmenī, ja, kad visi sēž cik stundas pirms biļešu pārdošanas un mēģina noķert to biļeti. Jā, tas viss ir veidots, nu, gribētos teikt mākslīgi, ja, tātad šī nepieciešamība, jā, redzēt tos dziesmu svētkus, deju svētkus un tā tālāk. Ja, ja kādam pateiktu 10-15 gadus atpakaļ, ka tā būs, neviens neticētu. Tātad mēs varam ar kaut kādām metodēm šo pieprasījumu audzēt līdz šādam līmenim. Jā, nu, protams, konkurence, jā, noteiks. Jūsu gadījumā es teiktu tā, ka tas produkts, protams, zirgu pārdošana tas ir viens, bet tieši pakalpojumi tas ir ļoti reģionāls. Tā kā te tā konkurence ir mazāk izteikti nekā kaut kādu produktu pārdošanā. Nu, viss, kas saistīts ar likumdošanu, ja, un daudz citi faktori, kas varētu gan ekonomiskie, gan citi, kas varētu ietekmēt cenu veidošanos. Par izmaksām. Jā, tad mums ir divi izmaksu veidi, kurus mēs varam aprēķināt. Pirmās ir tā saucamās mainīgās izmaksas, kas ir atkarīgas no daudzuma. Ja, piemēram, mums ir 2 zirgi vai 22 zirgi, tad barība būs atšķirīgs daudzums. Ja, vai mēs barojam 2 zirgus vai 22. Bet, piemēram, staļļa apgaismojums, ja, būs, nu, varbūt drusku tas stallis lielāks, bet minimāli tas būs pieaugums elektrības. Ja, tad tā būs patstāvīgā izmaksa. Vai, piemēram,
jūsu atalgojums vai kāda cita darbinieka atalgojums, ja nu, tur būs salīdzinoši minimāli, vai viņš, piemēram, apkopi 2 vai 3 zirgus. Nu, ja 22, tad tur jums vēl viens darbinieks būs jāpieņem klāt. Ja tā kā šeit ir ļoti svarīgi saprast, kādas mums tās izmaksas ir, es parasti saku tā, ka izmaksas rēķinam, piemēram, kurā biznesā ir labi rēķināta nedēļas griezumā, ja, piemēram, barību, vispārējo mēs pat varam sarēķināt dienā. Tātad aprēķinam, cik mēs izlietojam, cik mums ir to pieskatāmo, ja, un tātad sareizinot un tā tālāk. Tālāk mums ir noteikti dažādi veterinārie pakalpojumi, tur var būt kaut kādas piebarošanas lietas, uztura bagātinātāji, atkal sarēķinam, cik mums ir nepieciešami dienā, nedēļā, mēnesī. Un tad mēneša griezumā ir visas šīs patstāvīgās izmaksas. Ja tā tad elektrības, apkures, visas administratīvās izmaksas un tā tālāk. Ja? Tad sadalam šīs izmaksas, gan mainīgās, gan patstāvīgās, un mēģinam tad, kā es teicu, varbūt tās mainīgās izmaksas dalīt diena, nedēļa, mēnesis, ja, bet visas patstāvīgās izmaksas mēs, kā elektrība vispārējo, vai tur komunālie un visi citi maksājumi mums parasti ir pa mēnesi. Ja tad sareizinot šīs mainīgās izmaksas ar mēneša dienām, mēs uzzināsim, ja, un pieskaitam klāt arī patstāvīgās izmaksas, tātad visas administratīvās un visas komunālos un visu pārējo. Jā, bet tas būs tīri aprēķins, cik tad mēs esam iztērējuši. Bet, kā es jau teicu, no mārketinga viedokļa mums ir jāsaprot, cik patērētājiem būtisks ir tas mūsu produkts pakalpojums un cik viņš ir gatavs par viņu maksāt. Ja? Nu, te ļoti tiešām ir svarīgi izprast to mūsu mērķa auditorijas motivāciju iegādāties šo produktu vai pakalpojumu un tā, lai nosaktu izmaksas, mēs uzliekam šo uzcenojumu, ja, kas tad arī nodrošina šīs preces vērtību tirgu. Jā, nu, bieži vien ir tas, varētu teikt, kā lai saka, nepareizais priekšstats, ka cilvēks vienmēr grib nopirkt visu lētāku. Jā, nu tā vēlme no vienas puses, jā, mums nopirkt, bet kas mums cilvēkiem prātā vienmēr saistās ar lētu produktu? Tas ir nekvalitatīvs, tas ir mazāk vajadzīgs, tas ir mazāk efektīvs un tā tālāk. Ja? Jo dārgāks produkts, jo vērtība mūsu acīs viņam pieaug. Tāpēc šeit ir tiešām ļoti būtiski pasniegtam patērētājam to, ka šī vērtība ir tik liela. Un tur jau tad mēs arī, kad nonāksim līdz komunikācijai, tad arī viņam tas ir jāmēģina. Tātad viņa ieguvumi, ja, tad atceramies ne tikai tie funkcionālie, bet tie emocionālie ieguvumi, ko viņš iegūs. Ja? Un ja mēs tiešām gribam šos emocionālos ieguvumus augstā līmenī, tad viņi nekad nebūs lēti. Es vienmēr tieši runājot par Latviju, jā, man bieži ir dzirdēt šis, jā, mums te Latvijā cilvēkiem naudas nav, viņi neko nevar atļauties, mums te neko nevaram pārdot un tā tālāk. Ja paskatāmies, es tagad gan atvainojos, tas bija vairākus gadus atpakaļ, es skatījos datus par amerikāņu iRobotu pārdošanas rezultātiem Eiropā. Jūs zināt, kur bija Latvija? Līderos. Mēs neesam nabadzīgi, ticiet man. Ja? Un ja mēs gribam pārdot cilvēkiem emocijas, tad viņas ir par atbilstošu samaksu arī jāpārdot, jo mēs pārdodam emocijas. Mēs nepārdodam šos funkcionālos labumus. Ja? Ja, kā es teicu, ja var pārdot kanalizācijas produktu,
ja, par 100 un 1000 kārtīgu uzcenojumu, tad emocijas noteikti mēs varam pārdot daudz augstāk. Ja? Jā, nu par aprēķiniem, kā es teicu, tas būtu tiešām ļoti svētīgi likt kopā šos visus mainīgos un patstāvīgās izmaksas un aprēķināt, cik tad mums tas mēneša griezumā izmaksā tas produkts, tas pakalpojums, un tad mēs arī varam saprast tos iegūmus, ko tad mēs no tā biznesa iegūstam. Jā, nu redzam, ir šie 3 cenu veidošanas principi. Visgrūtāk, protams, ir sākt ar jaunu produktu, bet, kā es teicu, mēs ejam no otras puses, nevis tikai no aprēķiniem. Jā, aprēķini ir mūsu, bet mēs ejam no patērētāja redzējuma, cik viņš ir gatavs maksāt par to iegūmu, par savu vēlmi apmierināšanu, par savām emocijām un visu pārējo. Ja nu kopējais preču sortimenta veidošanas, ja, nu, es teiktu tā, ka viena uzņēmuma ietvaros, protams, mēs varam, ja mēs esam liels uzņēmums, mēs varam dalīt segmentos. Ja, tad mums ir dārgākais segments, ja, kas ir domāts tai mērķa auditorijas naudīgākajai daļai, ja, kur ir gatavi pirkt, un varam arī veidot šo lētāko. Jā, masveida produkcijas ražotāji bieži vien izvēlās, ja, kad, piemēram, ražo šo premium klases produktu, tad tas ir vienai mērķa auditorijas daļai, un redzot, ka ar šo izdzīvot nevarēs, ka šī naudīgā mērķa auditorijas daļa nav tik liela, lai mēs varam izdzīvot, mēs veidojam arī mazāko šo varbūt daļu vai pat lielāko, ja, kas ir jau netik naudīgākiem. Tātad sadalot mērķa auditoriju 2, pat citi izvēlās ar 3. Bet ar pakalpojumiem ir jābūt ļoti uzmanīgi. Ja mēs piedāvājam premium klases produktus un par atbilstošu cenu, tad visai gan videi, gan apkalpošanas kvalitātei jābūt ļoti augstā līmenī. Ja, tad mēs nevaram cerēt, ka pie zemākas apkalpošanas kvalitātes mums arī būs šie naudīgie cilvēki un būs apmierināti. Kaut gan, runājot par apkalpošanas kvalitāti, es savā doktora darba ietvaros veicu pētījumu, piemēram, par pircējiem veikalā. Izrādās, ka tie, kuri ir, kā mēs sakam, naudīgāki, tātad, kuru atalgojums darba vietās ir augstāks, pieprasījumi pēc apkalpošanas kvalitātes viņiem ir zemāks nekā tiem, kam naudiņas ir mazāk. Jā, tāds paradoks, jā. Bet, protams, šeit ir ļoti svarīgi atkal tāds neliels piemēriņš tikai no citas jomas, kaut kad sen atpakaļ. Es domāju, kad kas ir mana vecuma sievietes atcerās tādu uzņēmumu kā Ogres trikotāžas kombinācija. Un viņi bija nolēmuši, viņi ražo, starp citu, es nezinu patreiz, bet vismaz gadus atpakaļ viņi ražoja ļoti augsta līmeņa modes namiem izstrādājumus, ja, tikai zem tām preču zīmēm. Ja jūs varējāt nopirkt Versace jaciņu adītu, kas adīts Ogres trikotāžas kombinātā. Un tad viņi bija nolēmuši, ka viņi paši ir tik spējīgi, ka viņi var veidot dizainu un pārdot, ne par Versace cenām, bet par zemākām. Un pārkārtoja savu ražošanu, jo viņiem tā ideja, ka to zīmolu vēl sievietes nav aizmirsušas, ne šeit, ne ārpus republikas mūsu, ja, bet viņi ļoti interesanti, ja, tad atvēra, varbūt atceraties, bija tāds viens moments, bet ļoti īs tirzniecības centros savus veikalus ar dizainu un visu. Tur bija viss kārtībā, bet es braucu pa Brīvības ielu un redzu viņu vecais veikaliņš, ja, ar jaunu izkārtni,
baidos samelot, neekskluzīva trikotāža, bet kaut kas ar apmēram tāds tas nosaukums, ja? Un tāds noskrandis paklājiņš un ar skoču pielipināts darba laiks, ja? Prēmijum klases trikotāžas, ja? Un es tā skatos, no šim nav ilgs mūžs, ja? Nu, un skaidrs, ka nepagājam ne daži mēneši un viss aizvērās, ja? Ja mēs piedāvājam to prēmijum klases, kā es saku, tad arī paklājam un miskaste jābūt prēmijum klases, ja? Jo tas cilvēks varbūt ne jau viņš tur pie jums nenāks, tāpēc, ka miskaste nav atbilstoša, bet viņš redzēs to kopainu, kas neliksies viņam kopā ar to prēmijum klases produktu. Ja, tad, ja mēs diferencējam šo cenu pēc segmentiem, tad mums ir viss jāpielāgo klāt, ja, tad šim konkrētajam segmentam viņa prasībai. Nu, un tirgus situācija, ja, nu, tad skatāmies, jo ziniet, modes tendences, es tiešām nezinu zirgu jomā, bet visur citur ļoti ātri kaut kādas niansētas tendencijas parādās, kuras ļoti veiksmīgi var izmantot. Nu, šo mēs jau izrunājam. Nu, par vietu un pārdošanas kanāliem es ļoti īsi, ja es te tiešām atļāvos tā ļoti apkopot vienā gandrīz slaidā, visu pārdošanas kanāli, ja, protams, uzņēmuma mājaslapa, ja tāda ir, ja. Nu, tas ir pie digitālās komunikācijas, mēs līdz viņiem nonāksim, ja, tad, ja mums ir mājaslapa, protams, mēs mūsdienās varam izmantot jebkuru sociālo tīklu, kā pārdošanas kanālu, piedāvājot precīti atbilstoši, ja, tad mūsu produktam pakalpojumam. Par e-pasta mārketingu. Jā, tiešām ļoti daudzi cilvēki saka, jā, man riebjās, kad nāk man uz to e-pastu tie spami, ja tur piedāvājumi no visādiem uzņēmumiem, pakalpojumiem, produktiem un tā tālāk. Man tas riebjas un tā tālāk. Bet ticiet man, ir tie pētījumi, ja, kad izsūtot šos e-pastus, nu, kaut kādi, pēdējais, cik es zinu, dati bija 70% pukstēs lamāsies, ka viņam atkal kārtējais spams ir atnācis, bet 30% būs pateiks, paldies, tas ir tieši tas, ko es patreiz vēlējos. Ja? Un 30% tā ir ļoti liela daļa, ja, kuri var kļūt par mūsu klientiem. Tā kā e-pastu mārketings, jā, tāds, viņš tāds ļoti tiešām slidens, jo mēs bieži esam neapmierināti par šiem spamiem, bet, kā es teicu, tie 30% ir ļoti laba iespēja iegūt klientus. Ja? Nu, un dažādas klientu lojalitātes programmas vai tas, ko es jau teicu, ja vienreiz pie mums klients ir atnācis, tad nu, mēs mēģinām darīt visu, lai ar viņu sadraudzētos. Jo tiešām atkal runājot no zinātniskā viedokļa ir pierādīts, ka šie klienti, kas pie mums atgriežās, mums viņos ir jāiegulda daudz mazāk līdzekļu, enerģijas un vispārējā nekā tos, ko mums no jauna ir jāuzrunā. Ja, tad cenšamies viņus nepazaudēt, darīt visu, lai, kā es teicu, kaut arī, ja viņiem nebūs laika pie mums atgriezties, bet būs izdarīts viss, lai ar mums draudzētos, viņi tātad stāstīs par mums arī citiem, kuri gribēs izmantot mūsu pakalpojumus. Nu, par mazumtirdzniecību, nu, tie tiešām, ja mēs pārdodam dažādus produktus, ja varam izmantot e-komercijas kanālus, gan dažādus. Tepat Latvijā tas pats 220 LV piedāvā un vēl citi, ja, kur varam izvietot. Nu, un netiešie pārdošanas kanāli, ja, kā sadarbības partneri, ar ko mēs sadarbojamies. Ja. Nu, un arī dažādi šie, es arī pieskaršos nedaudz, nu, mēs viņus sadzīviski saucam par influenceriem, ja, tad caur kuriem mēs savus produktus varam arī izplatīt.
Ja? Par pārdošanu kā tādu runājot, es te tādus visus galvenos principus esmu iekļausi, tātad vienmēr nepazaudēt šo saistību pārdošanai ar mārketingu, ja, lai vienmēr tas ietu roku rokā. Skatāmies, kas notiek tirgu, atceramies, informācija ir ļoti svarīga lieta, tāpēc mēģināt censties tomēr to informāciju izmantot savā labā, gan pārdošanā, gan mārketingā. Jā, protams, arī dažādi šie komerciriski. Prioritātes, tātad, ko mēs gribam, ja, kā es teicu, pārdot tulīt un tagad un rīt, lai ūdens plūdi, bet vai tiešām varbūt šoreiz neiet uz maksimumu, bet iegūt klientus, kas nākotnē mums var atnest vairāk, ja, tad veidot šīs attiecības. Tas arī paredz godīgumu un atbildības uzņemšanos. Un ļoti svarīgi vienmēr tomēr to darīt mērķtiecīgi. Ja? Tad orientējamies uz galveno rezultātu sasniegšanu. Nonācām pie pēdējā, ja, tātad pie veselas mārketinga daļas, ja, jeb komunikācijas, kas tad ir tā mārketinga redzamā daļa, aizberga redzamā daļa, jo viss pārējais ir tas, ko mēs nesaistam ar mārketingu. Ja, tad veidojam komunikāciju ar patērētāju. Šeit ir tas pamats, kā tad mēs šo komunikāciju veidojam. Ja, tātad sākam ar to, ka cilvēks par mums nezin, cilvēks nav informēts, ja, tad ir šī vienaldzīga attieksme, tad mūsu uzdevums ir viņu iepazīstināt. Jā, tad izmantot var dažādus līdzekļus, tālāk arī skatīsimies, kā tad mēs varam sniegt informāciju par sevi, par to, ko mēs daram un tā tālāk. Tātad redzam nākošais, viņš jau ir informēts, viņam jau patīk, viņš ir ieinteresēts tajā, ko mēs daram, ja? Redzam jau viņš no visiem konkurentiem ir izvēlējies tieši mūs, jā, viņš jau ir pārliecināts, te jau iegādājās. Un šeit ir tas, kas mūsdienu tai attiecību mārketingā ir būtiskākais. Tātad viņš dalās ar to ieguvumu, ko viņš no mums ir ieguvis. Ja, un ja tās attiecības ir spēcīgas, ja tās attiecības ir veidotas mērķtiecīgi ar mērķi tiešām ilgtermiņā, tad viņš arī būs tas, kas ir gatavs dalīties gan ar saviem līdzcilvēkiem, darba kolēģiem un vispārējie. Ja, un kā es teicu, tad tiešām šeit mēs varam tā punktiņš pazud atkal, varam novilkt pirms iegādāties produktu, jā, tātad strīpiņu, ja tajā momentā tam cilvēkam to mūsu pakalpojumu nevajag, jā, tad pēc mūsdienu tendencēm nemēģinam par visām varēm pārdot, ja, bet tiešām saprotam, ja tas viņam ir vajadzīgs, tad uzturam attiecības un nākotnē agri vai vēlu viņš iegādāsies šo produktu vai lietos to pakalpojumu, bet ja nē, tad viņš pozitīvi sniegs šo atsauksmi visam pārējam tirgum. Jā, par tirgus izpēti es jau jums ieskicēju, tātad, jo vairāk mēs pārzināsim šīs mūsu mērķa auditorijas īpatnības, jo lielāka iespējamība būs, ka mēs pirmkārt viņus varēsim uzrunāt, viņi mūs un mēs viņus sapratīsim, ja, veidosim attiecības, veidosim ilgtermiņa attiecības. Tas tāds, piemēram, kaut vai sadzīvisks piemērs, kad jūs satiekat pirmoreiz cilvēku, jūs
taustaties, nezināt, kā ar viņu runāt, kas viņu interesē, kāds varētu būt sarunas temats, ja, tad ir ļoti grūti uzsākt šo komunikāciju. Bet jūs, jo vairāk viņu pazīstat, jo vairāk zinat, kas viņam patīk, ja, kādas ir viņa intereses un tā tālāk, jo lielāka iespējamība būs, ka jūs varēsiet viņu uzrunāt, darīt to ilgtermiņā un tā tālāk. Nu, un tad jau, ka mēs ar mainiekiem, ja, ar ko esam kopā dienā, ja, vai darba kolēģiem, ja, mūsu komunikācija ir daudz vieglāka, daudz brīvāka, mēs zinām, ko pajautāt, mēs zinām, kā atbildēt un tā tālāk. Ja? Bet mēs taču arī cenšamies, es neteiktu, ka pilnīgi pielāgoties, ja? Bet tomēr mēs ar katru cilvēku runājam atšķirīgi. Ja? Nu, tā tad cenšamies pielāgoties viņa domu gājienam un tā tālāk. Tieši tāpatās mēs to daram ar mērķa auditoriju. Kā es teicu, ticiet man, katra produkta mērķa auditorija ir kaut kur, kaut kādās niansēs vienāda. Viņiem ir kaut kas līdzīgs, kāpēc viņi šo produktu izvēlās, kāpēc viņi šo pakalpojumu izvēlas. Nu, varbūt ne 100%, tur varbūt atkal, kā es teicu, mēs varam dalīt pa kaut kādiem segmentiem, bet jebkurā gadījumā būs šīs saskaras punkti, kas būs, jā, tie būtiskākie, kas liek viņam izvēlēties šo produktu, šo pakalpojumu. Tāpēc mērķa auditorijas analīze, mērķa auditorijas pētīšana ir ļoti būtisks faktors, kas mums nākotnē ļaus daudz veiksmīgāk atrast, ja, šos pircējus un pakalpojumu ņēmējus, gan arī uzrunāt viņus. Ja, tad mērķa auditorijas identifikācija ir sākums. Jā, par mārketinga komunikācijas mērķiem. Ja, kā es teicu, es arī centos mājasdarbu izdarīt, papētīt, paanalizēt. Ja. Nu, kas tad ir tas, ko tad vajadzētu panākt, ja, un kas tad ir jūsu tie galvenie uzdevumi? Pirmām kārtām, protams, veidot šo mūsu atpazīstamību, šo zīmola atpazīstamību. Līdz zīmolam mēs vēl nonāksim. Ja tas, kā es teicu, ar ko mēs tikko runājam, ar ko mēs atšķiramies no konkurentiem. Ja tad to pozicionējam, ja, nu tas teorētiski tā skan, ja, nu pozicionējums un pozicionēšanās, bet tas ir tas, ar ko es esmu īpaši, kas man ir savādāks. Kas ir tikai mans, ar ko es varu būt īpaši, ar ko es varu izcelties, ar ko es varu atšķirties, ja? Un tieši to arī vajadzētu mēģināt, ja, tad tajā komunikācijā likt par pamatu, ja, tad šo veidojot šo mana konkrētā zīmola atpazīstamību. Ja, nu tad piesaistīt arī jauniešus šai jomai. Es domāju, ka ir cilvēki, kas varbūt jau no mazotnes sapņo un šajā virzienā iet, bet ir arī tādi, kas to vēl nezina, ja, ka viņam tas varētu interesēt. Ja. Nu, un arī to cilvēku, kas dzīvo līdzi, ja, šīm lietām. Es teiktu, it sevišķi dzīvnieku jomā mūsdienās ļoti ātri var atrast domu biedrus. Ja? Paskatieties, kas notiek sociālais tīklos, tad tur ir minku lapa, tad ir suņu kaut kādu tur un tā tālāk. Ja? Tātad cilvēki dzīvo līdzi tam visam. Jā, viņš varbūt tajā momentā tur neies, nepirks zirgu vai neizmantos pakalpojumu, ja, bet viņš būs zinošs šajā jomā un tādā veidā arī, ja palīdzēs kaut kādā veidā šo
informāciju varbūt aiznest tiem, ja, kas varbūt nav informēti. Ja? Nu, un, protams, veicināt šo produktu pārdošanu. Ja? Tad, ja mēs saliekam visus šos kopā, ja, tad tas jau ir pēdējais solīts, kurš tad mums ir jāizdara. Par zīmolu, kā es teicu. Ja? Nu, bieži vien lielākai daļai cilvēku zīmols saistās ar to nosaukumu vai logo. Nē, tas nosaukums un logo tā ir preču zīme tikai. Ja? Tātad tas ir tas, ko mēs varam piereģistrēt patentu valdē, ja tur viņi ir diezgan atsaucīgi, vismaz man katru gadu nāk un studentiem stāsta, kā to var izdarīt. Ja, tur ir, jā, tās niansītes, kā es teicu, ka mēs, piemēram, nevaram piereģistrēt nosaukumu, kas ir preču veids. Ja, mēs nevaram tur piereģistrēt, piemēram, nosaukumu, ka man zirgu stalli sauksies zirgi. Ja. Tātad man ir jāizveido no šī vārda kaut kāds nosaukums. Jā, un tad mēs to varam piereģistrēt, bet tā ir preču zīme, kas būs mana atpazīšanas zīme, kas ir identitātes simbols manam uzņēmumam, ja manam tam stallim un tā tālāk. Jā, nu par to logo, nu tik dziļi es tur neiešu, jā, protams, ir tur principi, kā pareizāk veidot to logo un tā tālāk. Es domāju, ka tur arī informācija pietiekoši daudz ir atrodama internetā, ja tāda viens sīkumiņš tāds niansīte, ja, ka, piemēram, neiesaka, piemēram, vilkt kaut kādu, ja mēs tur figūriņu, ja, ar galiņiem uz leju. Ja, pamēģiniet šādi uzzīmēt kaut kādu šādu, ielikt 2 punktiņus un degunu. Ja, un skatīties uz šo bildi, ticiet man, jums visiem būs nu, tāda nevisai patīkama sajūta. Un jūs šo pašu svītriņu uzvilksiet šādi, ja, būs pilnīgi pretēji. Jā, nu tā ir mūsu psiholoģija, tāpēc es saku, tur logo ir tāds, ko tiešām, tāpēc mēs Nike zīme un visas, ja mēs redzam, visas mums vienmēr būs šādi. Jā, nu tās ir tādas jau sīkas nianses, bet tā ir preču zīme. Tātad grafiskais attēlojums ir logo un nosaukums ir nosaukums. Vai tā ir precei, vai tas ir uzņēmumam, tā tālāk. Bet zīmols jau ir tas, ko patērētājs domā par jums. Tātad tas, ko jūs apzināti vai neapzināti par sevi esat izveidojis patērētāja prātā. Jā, un tāpēc ļoti svarīgi tomēr to visu kopā liekot, veidot to pozitīvo redzējumu uz jums, ja, lai nepaliek kaut kādas niansītes, kur mēs varam ielikt kaut ko negatīvu. Jā, par šo negatīvo. Šeit tā ir tīrā teorija, bet es viņu ieliku vienkārši, lai nu, būtu izprotama tā būtība, kad jebkurai informācijai, jeb komunikācijas procesam ir tieksme sagrozīties. Es jums elementāro piemēru pastāstīšu. Es, piemēram, šodien no rīta piecēlos, iegāju dušā, atvēru skapi, tam meklēju smuku kleitu, jā, lai es varētu te grozīties pa priekšu. Bet, ja es tagad būtu atnākusi, piemēram, nu tādās, nezinu, saplēstās modē džīnsas, bet piemēram kaut kādās netīrās treniņbiksēs, ja, ar netīri izsteipītiem ceļgaliem, ja, tādas, nezinu, krokši vēl, mati tādi netīri un tā tālāk. Jā, ticiet man, jo es stāstītu tieši to pašu saturu, bet jūs viņu uztvertu pilnīgi savādāk. Jā,
Jā, nē, tas ir, es varbūt varu pastāstīt tādu piemēru. Bija diploma darba aizstāvēšana, meitene, nu tajā laikā tas bija pasen, laikam bija modē, viņa aizstāvēja diploma darbu par juridiskās firmas atvēršanu, ja to visu plānu. Un šo visu aizstāvēja rozā sporta samta kostīmā. Un viņa dabūja 5. Un es skaidri zinu, ka tas darbs viņai tiešām bija izcils. Bet saprotiet, ka tas teksts ar to tēlu neiet kopā. Un tie cilvēki, nu tie, kas komisijā 5 cilvēki, viņi klausās, viņi profesori, viņi taču saprot, ja, visu, ko, bet neiet kopā, un tu nevari to salikt kopā. Un tāpēc vienmēr atcerieties, ka informācijai, jeb komunikācijai ir tieksme sagrozīties. Pēc tā, ko mēs redzam, pēc tām intonācijām, viss, kas ir apkārt, ietekmē to, kā mēs uztveram to saturu, ko mums stāsta. Jā, un tas vienmēr ir jāatcerās, un mēs varam teikt vienu, jā, bet viss, kas notiek apkārt un kā tas tiek pateikts, var pilnīgi pagriezt to savādāk. Ja? Nu, kā mēs, draudzene, nu tev ir baigi foršā kleita. Un tad draudzene domā, bet forša vai baiga? Ja? Jā. Jā, tā kā komunikācija ir šī tieksme, un ar to vienmēr ir jārēķinās. Ja, ka mums ir jāsaliek visas komponentes kopā, lai mēs varētu garantēt, ka tas saturs tiks uztverts tā, kā mēs to domājam. Ja? Un mēs pasakam vienu. Šeit ir 101 piemērs, jo tiešām akadēmiskajā vidē es strādājot ar studentiem ļoti bieži redzu šīs lietas, kad tas saturs neiet kopā ar kaut ko un cilvēks domā vienu, bet tiek uztverts citādi un tā tālāk. Jūs arī, piemēram, es tiešām nezinu zirkopībā, bet ļoti daudzās jomās lieto dažādu terminoloģiju. Ja, ko paši tajā jomā esošie cilvēki lieto. Bet jāatcerās, ka to terminoloģiju var pircējs uztvert citādi vai vispār neuztvert. Ja? Tad mēģināt iekāpt viņa kurpēs un viņu saprast, ja? lai viņš izprot to, ko jūs gribējāt viņam pateikt. Jā, šī lieta ir, un ar to ir vienmēr jārēķinās. Ja? Un mēs, es ļoti, ja skatāmies tiešām, es reklāmas skatos profesionāli, ja? Nevis tāpēc, lai pēc tam kaut ko nopirktu, ja? Bet kā tiek mums ļoti daudz kļūdu. Tieši mūsu reklāmas jomās, kur ir domāts pavisam kaut kas cits un uztverts tiek pilnīgi citādi. Tā kā ar to jābūt ļoti uzmanīgiem. Šo mēģinam atcerēties. Jā, visa pamatā ir šie psiholoģiskie aspekti, ja, kas tad liek to komunikāciju mums uztvert. Runājot par motivāciju, tā ir viskļūdainākā lieta. Ja, tā tad atkal atgriežoties pie tā paša pienaspēka, ja, tad nevis šis pienaspēks kā motivators tiek ņemts, kā produkts pārtikas, ar ko mēs mazinām izsalkuma sajūtu, ja, bet kā produkts, kas mums palielina muskulu masu. Bet jā, šeit mēs varam šo motivāciju patērētājiem veidot, bet jāatcerās vēl viena lieta, kā mēs bieži vien motivāciju paši sev neatklājam. Ja?
Es šajā sakarā vienmēr nevis citus cilvēkus, bet es pati sevi kā piemēru dodu. Parādījās Latvijā pirmie iPhone. Ja? Es aizēju uz lekciju, skatos katram otram studentam uz galvas. Es domāju, ak, Dievs, es viņiem nāku stāstīt, kas ir mārketings un kā pārdot produktu, pašai kaut kāda Nokia ar podziņām. Domāju, nē, man vajag noteikti nopirkt iPhone. Jā, atradu tajā laikā vislētāko iPhone, kur pārdot un viss. Un toreiz viņš kaut kādu 500 lati maksāja. Un laimīga nopirkt, bet vēl atgriežoties pie cenas veidošanas principiem, šis ir labākais mārketinga piemērs. Jā, tad no rīta nopirkusi iPhone pirms darba pa 500 eiro, no kura izmantoju šīs pamata vajadzības pazvanīt un saņemt zvanus. Ja? Labi vēl nosūtīt laikam īziņu un saņemt, ja? Bet pārējo neko nemāku izmantot, ja? Bet samaksāju 500 latus. Bet vakarā pēc lekcijām ieskrienot veikalu, skrienu gar veikalu plaukt un skatos, kurš šodien piens lētāks. Ja? Un par 10 centiem, tajā laikā santīmiem, ja? Bet es arī... Tagad man prasa, tu arī iPhone nopirkusi. Es saku, jā, viņš ir kvalitatīvs. Un tad es pie sevis, ko tu stāsti? Tev ir pilnīgi cita motivācija, kāpēc tu viņu nopirki. Un tad parādās šis, ka mēs šo motivējam paši sev. Jā, kaut kur dziļumos, kāpēc es to iPhone nopirku, kas ļoti labi. Jo man kauns no studentiem, ja, būt nabadzīgākai par viņiem un tā tālāk, bet nevis tāpēc, ka man tur viņš kvalitatīvāks vai kaut kāds tur un tāds. Ja. Tā ir lieta, ko visgrūtāk. Šeit arī to uztveri un apgūšanu, kā es teicu, es atgriezīšos atpakaļ pie diviem kungiem, kas ir pamatā uzvedības ekonomikas veidošanai, Ričards Tālers un Daniels Kahnemans. Starp citu, Daniela Kahnemana grāmatu varat, man liekas, viņai ir nopērkama grāmatnīcās, tikai es neatceros, kura izdevumiem. Man liekas, ka Jumava viņu ir izdevusi. Grāmata, viņa saucās Domā ātri un domā lēni. Tur vislabāk var saprast, kā mēs domājam, ja? Un kāds ir tas mārketinga pamats. Ja? Varbūt viņa ir ļoti bieza, tur sarežģīta, bet to sākumu palasīt, kaut bibliotekā paņemt, lai saprastu nevis citus, bet pirmkārt paši sevi, kāpēc es izvēlos, kāpēc es pērku to un šo un to. Un Daniels Kahnemans, ja, kas ir tiešām ģēnijs šo lēmumu pieņemšanas procesu izpētēja, Stanfordas institūta profesors, viņš pirmais pierādīja, ka mēs no savas apziņas apzināti izmantojam labi, ja 90%. Tas ir ļoti daudz. Tātad mēs izmantojam, tas ir nevis 90, bet 10 otrādākais. Ja 90 mums dzīvo mūsu apziņa pati savu dzīvi. Jā, pēdējie pat pierādījumi mūsu tehnoloģija laikmetā, ka mēs pat tikai 3% izmantojam. Ja? Tātad mūsu smadzenes lēmumu pieņem neapzināti. Ja, ar to ātro intuitīvo domāšanu. Ja, un tāpēc arī tas mārketings strādā, diemžēl. Ja, un tāpēc viņš uz mums iedarbojās, un mēs tās precītes izvēlamies. Mums jau liekas, ka mēs apzināti analīzes procesā Nē, tā ir
šī intuitīva ātrā domāšana, un tāpēc arī strādā tie sociālie tīkli, ja? Kad, tā primitīvi runājot, ja es sekoju lapai, par kur ir stāsts par zirgiem un kā viņi ietekmē manu psiholoģiju un vispārie, ticiet man, es pēc gada pusotra izdomāšu, man taču vajag, ja, to, tad es būšu psiholoģiski līdzsvarotāka, ja, un visādi citādi tur tāda, ja. Ja, tā kā šeit ir tas, kad no vienas puses, kā es saku, tas ir slikti. Ja vajadzētu jau ar tiem 90% analizēt apkārtējo pasauli, bet diemžēl, ja tas laiks ir tik mums, cik ir, ja, un mums ir tik daudz impulsu no ārpuses, ka mums nav laika analizēt, tāpēc mēs pieņemam ar šo ātro intuitīvo domāšanu, ja tā uztvere apgūšana ir tāda, kāda ir. Par pārliecību nostāju, ja, tā atkal ir rakstura īpašība. Un šeit ļoti svarīgi būtu papētīt jums pašiem tiešām jūsu mērķi auditorijas noturību, paradumiem un tā tālāk. Ja? Tātad, vai cilvēks, piemēram, atskrēja pie jums uz izjādi, ja tur galvu izvēdināja un aizmirsa, ja? Vai viņš to ir gatavs darīt regulāri un tas kļūst par ieradumiem. Zinām slaveno teicienu, dariet kaut ko 21 dienu un tad jau viss tas kļūst par ieradumu, tāpēc ieradumu veidošana manā skatījumā jūsu biznesā ir ļoti būtiska. Ja, tātad pieradināt tos cilvēkus darīt un darīt to ilgtermiņā. Jā, ja kādam tiešām interesē savs domāšanas princips, kā mēs pieņemam lēmumu, droši varat izlasīt šo grāmatu Daniela Kahnemana Domā ātri, domā lēnām. Jā, skrienam tālāk ātri tātad par komunikācijas veidiem. Es viņus te tā apvienoju 4 būtiskākajos, tā kā viņi ir pasaules līmenī, tātad reklāma, sabiedriskās attiecības, pārdošanas veicināšana un tiešā pārdošana. Tā mēs arī iesim cauri un paskatīsimies. Bet vēl parunāsim par vienu lietu, atkal atgriežoties pie šī paša Daniela Kahnemana, kāpēc mums jāveido komunikācija vienā stilā un vienā dizainā. Ja, to sauc par integrēto mārketingu komunikāciju. Es te ieliku Amerikas mārketinga asociācijas definīciju, bet šeit mēģināšu izskaidrot, kas tas ir. Tas ir ļoti būtisks faktors jūsu komunikācijas veidošanā ar tirgu, ar patērētājiem, ar mērķa auditoriju. Tātad mēģināt ievērot visā komunikācijā vienu stilu un dizainu. Nevis, kā es bieži Latvijā redzu, kāds uztaisa foršu reklāmu, otrs, pielāgo savām vajadzībām, bet paņem to reklāmu te neieturot šo vienoto stilu, vienu dizainu. Tas atgriežoties pie Daniela Kahnemana, tas arī ir tās ātrās domāšanas principa pielietojums komunikācijā, kas veido šo noturīgo attieksmi pret mums. Mēģināšu jums izskaidrot ar tādu lietu kā krāsu. Jo krāsa ir komunikācija. Ja esat reģistrējuši, piemēram, sava uzņēmuma logo patentu valdē, tad jūs piereģistrējāt arī krāsas pantoni, kurā šis logo ir. Un to arī ļoti būtiski ir ievērot. Es to mēģināšu izskaidrot. Piemēram, labi, mēs ar jums šodien redzamies pirmo reizi, bet ja es, piemēram, jums regulāri, kā es, piemēram, saviem studentiem semestra laikā reizi nedēļā tiekos un lasu lekciju. Un es arī būtu, piemēram, izveidojusi savu zīmolu, un zīmolā iekļausi krāsu. Nav nevienas tādas krāsas, ko es varētu paņemt.
Nu labi, šo rozā, ja? Šo rozā krāsu. Tā būtu mana krāsa, ko es būtu iekļāvusi savā zīmola komunikācijā, ja, kā piereģistrējis kā uzņēmums. Un es katru nedēļu tiekoties ar studentiem, šo krāsu būtu izmantojusi savā apģērbā. Man būtu kleita vai blūze vai šalle vai kurpes, vienalga, bet man vienmēr būtu precīzi kaut kas šādā krāsā. Vienmēr. Un kā es studentiem saku, jā, nu tad es veselu semestri vai veselu mācību gadu būtu viņu priekšā tur plātījusies, ja, šajās krāsās, un viņi beidz augstskolu. Iedomājieties tādu situāciju, ja? Un pēkšņi ejot pa ielu, ierauga, piemēram, soliņu, automašīnu šādā krāsā. Ko viņu prāts atsaukt atmiņā? Momentāli mani. Tāpēc, ka tajā laikā, kad es biju viņiem priekšā ar šo ātro, intuitīvo domāšanu, pirmkārt, prāts sasaistīja šo krāsu ar mani. Ja? Un ar ātro un intuitīvo domāšanu, tā ātrā domāšana, tāpēc viņa arī saucās ātrā. Viņa neiedziļinās, ka es neesmu soliņš. Viņai nav laika domāt, ka es neesmu automašīna vai soliņš, bet viņa momentāli sasaista, tā kā viņa iepriekš to ir darījusi, sasaista šo krāsu ar mani. Un tas students atcerēsies mani, pasniedzēji. Tas nekas, ka tas ir soliņš, nevis es. Jā, nu tur arī darbojās tā ātrā intuitīvā domāšana. Un saprotiet, tādā veidā mēs neapzināti veidojam komunikāciju ar patērētāju mērķa auditoriju, pat neveidojot tādu, nu, kā mēs uzskatām komunikāciju, runājot vai vēl kaut kā. Ja? Tātad mēs varam vienkārši ar kaut kādu logo speciālu zīmīti vai nosaukumu vai krāsu veidot šo komunikāciju, un to sauc par integrēto mārketingu komunikāciju. Nu, šeit es tā dikti sarežģīti uzzīmēju. Tā ir cilvēka psiholoģija, jo izrādās, ka cilvēka prāts vienā momentā var atsaukt atmiņā tikai 7 vienas preču grupas zīmolus. Ja? Piemēram, nosauciet 7 automašīnu markas, jūs nosauksiet 7, un tad man studenti arī saka, nē, es taču zinu, vairāk paskatīšos internetā, atrod vēl kādu. Nu, es saku, nosauc tagad, viņš nosauc atkal 7, jo kaut kādu no vecajām ir pazaudējis. Ja? Tā ir mūsu kaut kāda atkal, tāpēc Kahnemana viņš tur izskaidro, kāpēc ir tā īpatnība. Un, ja, piemēram, mans zīmols ir 5, ja, tad es iedarbojos ar dažādiem komunikācijas veidiem, ar reklāmu, ar visu pārējo. Un ja viņš katrs ir veidots savā stilā, dizainā, un es tiešām pasauli uztveru ar tiem 3%, tad man ir princips pa vienu ausu iekšā, pa otru ārā. Ja, man prāts nepiesaistīja šo komunikāciju tam zīmolam. Bet ja es to dizainu ieturu ilgtermiņā vienotu, tad notiek tā saucamais sniega bumbas efekts. Mans prāts atpazina, bez manas klātbūtnes, atpazina šo komunikāciju un pielipināja pie tā zīmola, kā šeit 4. gadījumā, ja, un veidojās komunikācija. Jā, nu šī ir tā mūsu īpatnība, kas ir komunikācijā jāņem vērā. Un tādā veidā mēs netieši visu laiku uzrunājam. Nu, tas arī ir no citas jomas, bet ātrumā izstāstīšu piemēru. Varbūt kāds atcerās no 90. gadiem, Latvijā pirmie elektropreču zīmoli bija, viens no pirmajiem bija Gold Stars. Atcerieties tādu? Ja? Vēl ir kaut kur televizori, vēl kaut kas. Ja? Jā. Šis ražotājs, korejiešu ražotājs, ja, saprata, ka viņu prece ienākot Eiropā pēc kvalitātes
ir ļoti līdzīga Filipam Bošam un tā tālāk. Un viņi mēģināja pacelt cenu. Cilvēki nebija gatavi pirkt, jo viņi uztvēra šo Goldstāru, kas gadu desmitiem bija veidots kā zemes cenu kategorijas preces. Un ko viņi izdarīja? Viņi izslaucīja no cilvēku prātiem Goldstārus, tur varbūt arī palika, ja? Un pilnīgi, ja, visu, kas ar to saistīts, komunikāciju, dizainu, visu, un nāca pilnīgi ar jaunu preču zīmi. Kurš zina kādu? Nē. LG, jā. Ja? Tad, un pilnīgi citā cenu līmenī un tā tālāk, un veido tagad pilnīgi jaunu, ja, jaunā līmenī. Jā, šī dizaina veidošana ir ļoti, ļoti būtisks faktors, tātad ieturēt, izvēlamies vienu stilu, turam, gribam mainīt, iet citā līmenī cenu un tā tālāk. Atmetam, sākam no jauna. Bet nevis, tādu reklāmu, tur tādu, to. Tātad mēģinam to cilvēku neraustīt pa dažādiem šiem stiliem, bet mēģinam, ja, tātad turēties pie šī principā viena koncepta, kuru viņa prāts jau ar jums ir sasaistījis, un tad viss, ko viņš, pat daudzas lietas, kā es saku, tas soliņš vai automašīna, kas nav mans, bet kas ir tādā pašā krāsā kā es, jau viņam atgādinās par mani un veido šo vienodo principu. Ja? Jā, tā ir īpatnība, ko ļoti daudzi lielie uzņēmumi veido, tādā veidā, pat samazinot, starp citu, Amerikas marketinga asociācija ir veikusi pētījumus, tādā veidā marketinga komunikācijas budžetu var ietaupīt līdz pat 70%. Ja? Tad šo vienu stilu ieturot un dizainu visā komunikācijā. Jā, te es arī... Jā. Jā, nē, es varu izskaidrot šo starp citu jautājumu. Man tikko kaut kad nesen uzdeva viens no mēdīju portāliem tieši par Laimas identitātes maiņu, ja, kad Laima mainīja tos konfekšu dizainus un tā tālāk. Es teiktu tā, kad pāriet jaunā dimensijā, kad sakrājās, piemēram, tas pašam Air Baltikam tik daudz negatīvā, ja sākot ar Gausu un viņa algu un atliktiem atceltajiem reisiem un tā tālāk, ja, tad uzņēmums pieņem lēmumu nomainīt, ja, tādā veidā izslaucīt, kā es teicu, tas pat Goldstāri izslaucīt no cilvēku atmiņām negatīvo. Atcerieties skandālu ar Maksimu. Jā, ka visu šo, ne tieši tas skandāls bija ar Maksimu, bet tā traģēdija ļoti daudz ieteica Maksimai mainīt zīmolu un visu pārējo, jo viņiem diezgan tie rādītāji, kaut gan viņi jau nebija īsti vainīgi pie tās traģēdijas paši, ja? Bet mainīt un tā tālāk, bet viņi pateica, ka tā Latvijas tirgus daļa viņiem ir salīdzinot ar visu Eiropu ir ļoti maziņa un tāpēc nenomaini. Tad, kad ir sakrājies kaut kas ļoti daudz negatīvs un tu nevari patērētāju prātošo domāšanu mainīt, tad labākais veids ir tiešām nomainīt zīmolu. Starp citu, cik es zinu, LMT arī bija sakrājies diezgan daudz negatīvā, kuram viņi nevarēja pārkāpt pāri, un tad viņi šo mainīja. No seniem laikiem jūs varbūt neatceraties tādu lietu, tad mums bija tikai viens telekomunikāciju uzņēmums LMT, viņiem bija uz jauno gadu tāda reklāma. LMT, vecais vēl logo bija LMT tīklā sarunas un tādas lielas nulles pa 0 centīmiem.
Un cilvēki, protams, tajā laikā telekomunikācijas pakalpojumi bija ārkārtīgi dārgi, ceļš gados vecāki cilvēki, nu tad beidzot zvanīja visiem, kam varēja pazvanīt, sveikt uz jauno gadu un tā tālāk. Bet tad, kad janvārī saņēma rēķinus, tad saprata, ka tie izrādās tie nulle nemaz nebija tāda, kāda viņa bija cerēta viņu prātos. Un tur bija, pēc tam, starp citu es arī neievēroju, un toreiz es vēl nebiju mācības spēks, pati strādāju pārdošanā. Tur bija tā sarunas LMT tīklā tās lielās nulles, un tad apakšā pēc 3. sarunu minūtes. Ja tad reklāmas likumā norādīja to, kad reklāmā paskaidrojušām tekstam jābūt tādā pašā šrifta lielumā kā reklāmas tekstam, tad mainīt, bet tajā jaunajā gadā ļoti daudz cilvēku uz to iekrita. Un tieši tādi cilvēki, kam varbūt nebija tās naudiņas tik daudz, un LMT šī astīte vilkās ļoti ilgi. Ja? Kad viņi to konstatēja tad, kad zvana jums, un vai jūs negribat pāriet uz LMT tīklu. Ja? Un gados vecāki cilvēki saka, jā, bet ziniet, ka tur 10 gadu atpakaļ es samaksāju, tur nezinu, 300 eiro, maksāju 5 gadus, ja, lai atmaksātu jums parādu par jūsu kroplīgo reklāmu. Jā, un tad, kā es teicu, tad šādā momentos maina šos logo. Bet, piemēram, es uzskatu, ka laimai nevajadzēja mainīt. Ja? Jo paskatieties, visi vecie ražotāji, gan milka, gan vispārējie, tomēr iet ar šo vērtību līdzi, viņi nemaina. Ja? Es baidos, ka laimai tas nevisai labi beigsies. Ja? Tad viņiem vajadzēja tomēr turēt to zīmolu un to dizainu vienā. Viss ir atkarīgi, jā. Kāds ir laimai logo tagad? Logo viņiem nav, viņi to visu dizainu izstrādājumiem nomainīja. Konfektēm un visiem. Viņiem tā sadarbība ar to mākslinieci, tie ziedi un viss pārējais tur tādi pilnīgi. Un cilvēki neatpazīst. Un es uzskatu, ka cilvēku prātos tā vērtība tam produktam ir kritusies. Ja tomēr tā, kā mans vīrs saka, ka es visu mūžu ēdu vēsmu ar tām strīpiņām zilajām, es viņu neēdu, viņš citādi garšo. Ja? Tā kā šeit ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar tām dizaina maiņām. Ja? Par to, ko jūs tagad teicāt, man jautājums par to, bet varbūt tā jaunā paudze atkal uztver to savādāk. Mēs redzam, ka jaunā paudze uztver savādāk. Tātad, tas ir kaut kas jauns, interesants. Es neteiktu, senākā paudze atcerās laimi tādu, bet, piemēram, es pat neatceros, kāda iepriekš laimi izties. Jā, un es teicu, veikals tos, smuki, jauni papīrīši, skaisti, viss izskatās, tā mūsu Latvija nes citur. Jā, es pilnīgi piekrītu, bet šeit ir jāskatās, vai šīs vecās garšas, ja, kas ir vecās, ja, kam ir jau varbūt tie 80 visi gadi un pāri, ja, vai tās uzrunā to jauno paudzi. Jo laimai ir tās jaunās gan marmelādes un visas. Tām kas jau pats produkts mērķēts jaunajai paudzei, ja, tās es noteikti uzskatu, ka tām mēs veidojam dizainu priekš citas mērķa auditorijas un veidojam viņu šo atmiņu par dizainu un tiem produktiem. Bet tās, kas ir vecās, ja, Karla Fazer, jūs varat iedomāties, ka Karla Fazer šokolāde būs citāda? Vai Milka? Vai visas, viņas 100-150 gadu viņas ir, tur kaut kas varbūt tā iepakojuma materiālā un tā tālāk izmainās, bet pats dizains nemainās, jo tas ir orientēts uz to vērtību.
Bet jaunajai paudzei noteikti. Mēs veidojam priekš viņiem jaunus produktus ar jaunu dizainu. Ja? Jā, nu, tā ir tāda interesanta tiešām lieta. Un šī integrētā mārketinga komunikācijas, nu, te tādi principi, ja, ka arī redzam, ka tas ir Amerikas mārketinga asociācijas redzējums, arī šī attiecību veidošana, ja ne tikai komunikācijas veidošana. Nu, par šīm lietām teorija ļoti minimāli, ja, nu tā tad reklāma vecākais no komunikācijas veidiem. Mūsdienās tiešām es uzskatu, ka reklāma, ja televīzijā ir masu produkcijai vai pasākumiem, viss pārējais ir aizgājis uz digitālo vidi. Ja, bet runājot par reklāmu, ļoti būtiski tiešām katrai reklāmai, nevis reklāma sen nav bijusi uztaisama reklāmu, bet tiešām, ja mums ir konkrēts mērķis, ko mēs gribam sasniegt, tad arī šo mērķi ar šo reklāmu mēģinam sasniegt. Ja? Tātad pirmais nosakam mērķus, nosakam, cik mēs varam atļauties šī mērķa sasniegšanai, ja? Izstrādājam šo tekstu, ja? Šī konkrētā mērķa sasniegšanai. Un ļoti svarīgi izvēlēties tātad caur kuru mēdīju vai kuru kanālu, ja, šo informāciju nodot. Kur tad mūsu tā mērķa auditorija ir sasniedzama? Un ļoti arī būtiski būtu tomēr izvērtēt, vai mēs to mērķi sasniedzām vai nesasniedzām. Ja, jo tādā veidā mēs arī mazāk pieļausim nākotnē kļūdas. Ja? Runājot tieši par jūsu jomu, es te papētīju. Jā, no TV es domāju, ka drīzāk, kā es teicu, pasākumiem. Ja, tad pietiekoši dažādi šie sacensības. Viss labākais veids, kā nodot informāciju lielākai mērķa auditorijai, ir tieši šie TV kanāli vai no reģionālie, kas mums ir ETV, jā, vai centrālie, bet, nu, te ir jāskatās tiešām, kādu mērķa auditorijas daļu mēs gribam uzrunāt. Tāpat radio, nu, digitālie, nu, un vides formāti arī tieši runājot par pasākumiem ļoti labi nodur. Jā, nu, un fokusējamies, ja, tātad vai no šiem, kā es teicu, pasākumiem vai komercproduktiem. Nedaudz ieskicēšu tādu lietu, kā partizānu mārketingu, kas pasaulē tiešām iet ar urā. Tātad šeit tā uzrunāšana notiek, nu, tādā netiešā veidā ar dažādiem piesitieniem. Nu, protams, es domāju, visi atcerās slaveno varbūt meteorītu, jā, ar bedri un policiju un tā tālāk, bet tas tāds nav labs piemērs, kaut gan mērķis tika sasniegts. Tele2 toreiz deva uzdevumu reklāmas aģentūrai, lai pēc iespējas vairāk Latvijas iedzīvotāji uzzinātu par šo jauno produktu. Tas arī tika sasniegts, ja tur cik jau 11 gadu ir pagājis un ļoti daudzi vēl atcerās, kas ir meteorīts. Bet šeit tiešām mēs varam izmantot ļoti daudz dažādas citas metodas. Tāds no Latvijas tirgus ļoti pozitīvs gadījums bija bet tas arī pasen bija 2008. Gadā Hyundai Getz automašīnīšu pārdevēja reklāmas aģentūrai deva uzdevumu, nu, naudas maz vai kaut kādi izreklamēt šīs mūsu mašīnītes, kas ir sakrājušās noliktavā. Reklāmas aģentūra izstrādāja ļoti interesantu risinājumu. Šo mašīnīti vienu nokrāsoja sabiedriskā transporta zilos trīpās, pieliek augšā stangas un ar tekstu uz sāniem pa 99 latiem mēnesī jūs nesat piesiet sabiedriskajam transportam. Nu, es to tekstu varbūt jau esmu piemirus, bet tas 99 lati bija
bija. Jā, un braukāja. Un, ziniet, tās automašīnas pārdošanas apjoms bija kosmosīgs, ja, kad neviens neticēja. Skaidrs, ka es tā domāju, tas cilvēks tramvajā kaut kur tur pie stangas pikstundā karājās un redz blaku šādu mašīnīti ar tekstu, un viņš uzreiz parēķina, vai man spiesties te un karāties, vai samaksāt tos 99 latus un braukt, kur es gribu. Jā, ir tiešām tādi interesanti pasākumi. Es arī atceros, bija tāds vēl interesants, kad kafejnīca arī reklāmas aģentūrai lūdza palīdzēt, popularizēt viņus kā ēšanas vietu, ja, un reklāmas aģentūra ieteica vienu tādu interesantu risinājumu. Uzaiciniet pirmajā dienā uz pusdienām visus apkārt esošo kosmētisko kabinetu darbinieces un frizieras. Ja? Visas tika pabarotas un kafejnīca bija piepildīta jau līdz augšai un visi. Un skaidrs, ka tā frizierējot savu klientu stāstu, vai cik te laba kafejnīca aizstūra. Jā, ļoti labi var paēst. Ja? Jā, tas tad arī ir šīs partizānu mārketinga, tātad pamata princips. Es gan te ieliku, bet mums tā laika, es skatos, ļoti maz. Varbūt, ja būs šī mana prezentācija pieejama, te ir tāds interesants sižetiņš par McDonaldu, ja, un viņa risinājumu. Par pārdošanas veicināšanās es te ļoti gari nestāstīšu. Tie ir visi tie veidi, kas stimulē pārdošanu. Ja ko veikalā mēs ieejam 2 par 1 cenu komplektā, ja, tur vēl kaut kāds un tā. Jā, vienīgais, ko man šeit gribējās piebilst, esiet ļoti uzmanīgi ar atlaidēm. Atlaidi mēs varam dot tikai tad, ja mums ir par ko. Ja, tātad, ja tiešām tur cilvēks, saka, es šo sestdienu atbraukšu ar ģimeni un draugu ģimeni, mēs būsim daudz, iedodiet atlaidi. Ja? Varbūt tad tas ir pamatojums. Bet bez pamatojuma atlaidi dot nevajadzētu. Tas bojā tirgu un arī jūsu produkta pakalpojumu vērtību samazina. Ja? Tā kā jācenšās no tā ir izvairīties. Tiešā pārdošana, ja tā ir klientu apkalpošana. Ja, mēs šīs lietas jau tā kā izrunājām pie produkta pievienotās vērtības, ja, kas ir servis. Ja. Tātad šeit mēs esam tiešā kontaktā ar klientu, mēs ar viņu runājam, mēs viņu apkalpojam, ja, un mūsu šis apkalpošanas servis arī veido šim produktam vai pakalpojumam šo pievienoto vērtību, ko, ticiet man, jebkurš pircējs novērtē, ka tiešām ļoti daudz pētījumos pierādīts, ka mēs pērkam šo attieksmi, nevis produktu. Tāds nedaudz, tas laiks tik ātri skrien, es jau esmu aizrunājusies. Neliels tāds ieskats sabiedriskajās attiecībās. Es teiktu, ka tas ir viens no būtiskākajiem komunikācijas veidiem mūsdienās. Ja mēs atceramies, sākumā runājam par šo sociālo mārketingu un attieksmi pret sabiedrību. Jā, tātad sava uzņēmuma tēla veidošana gan ar savu darbinieku palīdzību, jo bieži vien tieši uzņēmuma īpašnieki aizmirst, ka sabiedrība ir ne tikai tā aiz uzņēmuma žoga, bet arī tā, kas ir uzņēmuma iekšienē. Ja? Galvenie instrumenti, tātad sadarbība ar mēdījiem, ja? Arī šī viedokļa veidošana, korporatīvā komunikācija, kā es teicu, iekšējā komunikācija, protams, krīžu komunikācija, kur ļoti bieži tiek pieļautas kļūdas, ja? Savu interešu aizstāvēšana, jeb lobēšana. Ja, tātad, jums ir sava organizācija, tātad jums ir, kas aizstāv intereses, un tas ir ļoti svarīgi. Visi pasākumi, ja, jums ir šie sporta pasākumi, kas papildus garantē šo atpazīstamību, un vēl, protams, sponsorēšana. Par sponsorēšanu.
Jā, arī šeit ir ļoti interesants sižets gan no futbola, bet avio sabiedrība sponsorē futbola komandu un kā viņi par sevi atgādina, ka viņi ir sponsori. Ja? Jā, nu ar sponsorēšanu arī ir jābūt ļoti uzmanīgiem, tāpēc es arī šeit ieliku ļoti interesantu, varat paskatīties sižetiņu. Tā ir tikai fotogrāfija, kad tajā laikā bija TET maratons. Tagad, zināt, mums ir Rimī maratons, tad bija TET, bet tad vēl viņš bija Lat-Telekom. Un visur ir Lat-Telekom uzraksti, un tur, kur tiem maratonā jāskrien, no tilta tiek atritināts reklāma skrieniet uz Baltkomu. Ja? Nu, un TET atteicās no sponsorēšanas. Nu, protams, ka maratona organizētāji nevarēja paredzēt, ka tāda situācija notiks. Jā, bet ar sponsorēšanu ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem. Ja? Jā, kas mēs esam, ja mēs esam šie ģenerāli sponsori vai kāds no citiem. Jā, nu par savu interešu aizstāvēšanu es jau teicu, ļoti svarīgi tiešām ir izveidot stratēģiju, kā mēs varam aizstāvēt savas intereses, jā, kaut kādā kopējā lietā. Nu, un par korporatīvo identitāti, nu, par logo jau mēs izrunājam, jā, tad visas, kas saistītas vizītkartes, kur mēs varam ievietot un atgādināt par sevi, ja mēs esam sponsori, protams, mēs to varam darīt jebkuros pasākumos, ja. Pie korporatīvajām identitātes materiāliem mēs varam visas arī zīmes un norādes jau uz savu īpašumu un visu pārējo, ja. Nu, un visi prezent materiāli, ja. Jā, nu, korporatīvā reputācija mūsdienās ir ar ļoti lielu svaru, un tāpēc arī ir šī sociālā mārketinga tik liela iedarbība uz darbības rezultātiem. Šeit ir jāsabalansē gan šī, protams, sociālais mārketings, ja mēs to piekopjam, un mūsu korporatīvā reputācija tā tad veidot patērētāju prātos. Es teiktu pat ne tikai patērētāju, bet visas sabiedrības prātos, ka, ja, kad mēs esam tādi, kā esam, ka mēs spējam, ja, tātad sabiedrību darīt labāku, ja, un cevišķi viss, kas saistīts ar dzīvniekiem, tas ir zem ļoti lielas lupas, un ar to vienmēr ir jārēķinās. Ja? Nu, šeit ir galvenie tātad elementi, ja, tāda emocionālā pievilcība, kvalitāte, atkal atgriežamies pie pozicionējuma, tātad unikalitāte, ar ko mēs atšķiramies no konkurentiem, ja? Ar ko mēs sadarbojamies. Jā, arī tas ir bieži atcerieties to skandālu ar pēkšņi aizmirst, kā to cepumu ražotni sauca, kur Aduks, jā, kur abas divas, gan Maxima, gan Rimī momentāli pārtrauca darbību, ja, tad baidoties no šīs reputācijas iedragāšanas. Ja. Pašas vadības reputācija, šeit arī ļoti daudz Latvijas piemērs var stāstīt, kad vadība nograuj reputāciju. Ja? Nu, un par sociālo mārketingu es jau tikko minēju, tātad sociālā atbildība un paša uzņēmuma sasnieguma, protams, arī finanšu rādītāji. Un daudzi citi. Jā, es teiktu, ka korporatīvo šo atbildību un tēlu mums vajadzētu veidot apzināti kopā ar visu komunikāciju, ja kā mēs jau runājam šo vienoto stilu dizainu, ja, tā tad redzam gan situāciju vadību, tā tad nevis paļaujamies uz notiekošo, kā būs, tā būs, bet to vadam, ja. Ļoti būtiska lieta ir tiešām krīzes situācijas, ja, un tikko pieminētā sociālā atbildība. Jā, un par krīzes situāciju. Nu, ir viens, ja mēs sevi esam ielikuši sociālajos tīklos, tātad mums ir vai nu bloks vai vienkārši mums ir šī lapa,
tad tur gan jāskatās, ka mēdz būt gadījumi, kad cilvēks vienkārši viņam ir slikta diena un viņš šo savu sliktumu ir izgāzis šajos sociālajos tīklos. Tad gan iesaka nereaģēt, neaiztikt. To var saprast cilvēks. Viņam pat nav nekāda problēma, viņam nav nekas, kas attiecās uz mums. Viņš vienkārši savu šo negatīvo ir izgāzis, tur komentāros vai kaut ko. Tad iesaka vienkārši izlikties, ka jūs to neesat lasījuši. Bet visur citur par visām sūdzībām un problēmām, tā tad reakcijai tiešām jābūt godīgai un ātrai. Starp citu, to es gan tā kā gandrīz saku, tā darīt nedrīkst, bet ir pierādīts, ka lojālākie pircēji un patērētāji rodas tad, ja jums kaut kas ir nogājis greizi, jūs kaut ko esat izdarījuši ne tā, bet apķerot, kad tur kļūdījāties, ātri reaģējāt un atvainojaties vai kaut kā citādi atlīdzinājāt vairāk nekā šis pircējs ir cerējis, tad viņš būs turpat ir procentāli aprēķināt, cik lojālāks pret jums nekā tie, ar kuriem jums nekāda problēma nav bijis. Es saku, tad tīši nevajag neko darīt, bet redziet, kā arī tā. Bet šī reakcija tiešām godīgi ātra. Es vienmēr saku, atcerieties gadījumu ar mūsu lielās zemes Amerikas prezidentu Clintona kungu, kad viņam mēģināja dabūt, kad viņš tur draudzīgās attiecībās ar Monikas Jankundzi bija un visa Amerikas šausmas un tūlīt metīsim prezidentu. Viņš iznāca priekšā un pateica, bija man attiecības, bet piedodiet man, es esmu vīrietis. Un visa Amerika piedeva. Saprotiet, tādā reizē cilvēki vienkārši nevar nostāties. Godīgi, viņš godīgi pateica. Kā mēs viņam nepiedosim? Tas ļoti parāda cilvēka dabu. Ja mēs godīgi atzīstam savu vainu un arī atlīdzinam cilvēkiem, ka tas ir tiešām daudz pozitīvāk, nekā mēs mēģinam to kaut kur zem deķīša paslēpt. Tātad par šīm lietām. Ātrumā drusciņ par šo digitālo vidi, es jau par lielam visu izstāstīšu, vienkārši tādas lietas izskriesim cauri, kā es teicu, mājaslapa, blogi, sociālajie mēdīji un cita veida komunikācija, kas tiešām mūsdienās ir galvenie komunikācijas, tādi kanāli. Šeit, ko man gribētos tādas lietas, mēs esam izveidojuši mājaslapu, es arī no jūsu viena biedras, cik es saprotu, mājaslapas esmu paņēmusi šo tēlu. Ļoti svarīgi ir regularitāte. Tātad es vēl līdz šim brīdim redzu, ka ir izveidotas mājaslapas jau, un pēdējais ieraksts mājaslapā, kur pēdējais bija gadījums 14. gads, un tad tu nevari saprast, vai šis uzņēmums vēl strādā vai nestrādā. Ja mēs izveidojam mājaslapu, ja mums ir sociālais tīkls, tad jābūt šai regularitātei. Jo cilvēki nevar nojaust, vai jūs esat vai tur neesat. Par virzieniem, tātad šis satura mārketings, kas prasa vēl lielāku regularitāti par mājaslapu, e-komercija un, protams, mūsdienu influenceri, jeb pareizi pēc terminoloģijas digitālā satura veidotāji. Satura mārketings, tas prasa ļoti daudz darba, bet es teiktu, ka mēs te jau ar vienu jūs kolēģi runājam, es teiktu, šeit pat nevajadzētu to stīvo filmēšanu un tā tālāk, varam vienkārši veidot stāstu par sevi, ko daram, kā daram, un ja tur tas video nav tik perfekts, tas rada to,
kā lai saka, to realitātes sajūtu daudz spēcīgāku nekā tas ir perfekti noslīpēts video. Šeit tiešām var likt rādītājus, ja, par zirgiem, par kopšanu un visu to, ko jūs gribat pastāstīt. Un ticiet man, arī tiem cilvēkiem, kam nav nekāda saistība ar zirgiem, ja jūs stāstīsiet šo ikdienu, ticiet man, vienu daļu jūs ieinteresēsiet. Ja? Nu, redziet, satura mārketinga pamatā tiešām ir ļoti daudz dažādi šie principi, gan videoklipi, gan pētījumi, gan infografikas, ja? Fotogrāfijas un tā tālāk. Tad jūs veidojat stāstu par sevi un savu darbību. Ja? Nu, lielākoties, ja, tad blogi, mājaslapas, protams, tas ir sarežģītāk, bet sociālie tīkli ir pamatā. Ja? Bet arī šeit mums ir svarīgi saprast tiešām, kam mēs to gribam stāstīt un ko gribam stāstīt. Ja? Jā, nu redzam, te ir galvenie tad Instagram ir dzīves stila saturs vairāk, Facebooks, protams, ir plašāk tiešām auditorija, nu, Twitter tikai saturs, ziņas, jā, tātad sīkiem. Bet reģionos vairāk tomēr vēl līdz šim brīdim dominē Draugiem LV. Jā, tātad redzam, izvēlamies šo saturu, biežumu, kā es teicu, regularitāti. Regularitāte nav reizi stundā, reizi dienā. Tas ir kaut vai reizi nedēļā, bet tā ir regulāra ziņa. Ja? Arī komunikācijas laiks, ja jūs, piemēram, veidojat kaut kādas aptaujas un tā tālāk, ja kaut kādus uzrunājat, ja? Tonis, kā jūs, vai uzrunājat jūs, tu vai tā, ja? Tas arī ir ļoti svarīgi saprast, kāda ir jūsu mērķa auditorijas šī uztvere. Nu, kā es par sūdzībām es arī izstāstīju. Nu, par kļūdām es arī tā pieminēju, tātad šī regularitātes neievērošana, tālāk, ja mēs tikai pārdodam kaut ko. Nu, ļoti, tagad pēdējā laikā mazāk, bet vienu brīdi bija ļoti izplatīta šī pirkšana, ja, kad kaut ko piedāvā, ja, sekojiet mūsu lapai, tad jūs tur bez maksas un tā. Nu, tas nav labais tonis, ja. Nu, un tikai slavināt sevi, cik mēs gudri un tā tālāk. Šeit tiešām sākotnēji vajadzētu to formātu mēģināt nospraust, kā mēs runāsim un ko mēs runāsim. Ja? Nu, par influenceriem, es jau arī te visu laiku pieminēju, jā, mūsdienās ļoti tiek izmantoti, bet atkal tie ir tiešām jāsaprot. Es bieži vien, ceļš pakalpojumu jomā, iesaku nevis slavenības un svešus cilvēkus, bet paši stāstam, paši rādam, tas daudz vairāk uzrunā. Jā, protams, dizaina produktu un vispārējais, jā, tas varbūt arī attiecās uz šiem influenceriem, bet tādi pakalpojumi, ko mēs sniedzam, vairāk patērētājs uzrunā mūsu personiskais stāsts, nevis cilvēks no malas. Protams, ir vēl tie saucamie eksperti, jā, tā cilvēki kaut kādā jomā, kurus uzaicina, ja tur, piemēram, kā Mārio Olti par makšķerēšanu parasti uzaicina, ja, vai vēl kaut ko tādu un tā tālāk. Ja. Nu, izaicinājumi. Tieši, ja runājam par jūsu jomu, šo es apkopoju informāciju, tiešām iegūstam internetā, jā, ka jūsu auditorija ir ļoti šaura. Tāpēc es domāju, ka stāsti par jūsu ikdienu un jūsu pakalpojumiem varētu paplašināt šo mērķa auditoriju. Jā, nu, arī izmaksas. Jā, ja skatāmies, tomēr jūsu pakalpojumi vispārējais ar izmaksām ir ļoti augsti. Jā, un arī mēdīji nav ieinteresēti jūsu pakalpojumu pasākumu tālākai informēšanai. Jā, tas ir ļoti, ļoti bēdīgi. Es nezinu, kā pat šeit viņus mēģināt, jo nu, es domāju, ka mēs šajā jomā, ceļš redzot, jūs šeit tik daudz esam diezgan plaši pārstāvēti, ja? Bet es teiktu, ka tā sabiedrības informētība par jums ir ļoti maza.
Ja, tā tad šeit ir jāmēģina tiešām caur šiem sociāliem tīkliem uzrunāt to sabiedrību, ieinteresēt šajos pasākumos. Ja. Jā, nu, te arī tādus apkopojušos zirgu sportu, jā, tā tad redzam tendences digitālajās ar tiešām tiešraides, sociātīklu klātbūtnes podkāsti, arī aizkulišu dažādas video, zīmolu sadarbība savā starpā, ja. Nu, ilgtspējība, mums tas tāds, kā man studenti saka, jau lamu vārds ilgtspējība, ja, bet viņa strādā. Tas arī, ilgtspējīgi mēs varam pamatot sociālo atbildību, ja tas arī ekonomikas izaugsmes stadijā ir ļoti būtisks faktors, ar ko mēs, ja. Nu, un izglītojuši saturs, ja, stāsts par to, ko mēs dodam sabiedrībai, ko sabiedrība no mums var iegūt un tā tālāk, ja tas arī pavērs tādu ceļu. Nu, par mērījumiem, ja, tad, kad jūs kaut kādu periodu kaut ko esat darījuši, jā, redzam, varam izmērīt šos rādītājus, gan auditorijas izaugsmi, gan popularitāti, piemēram, kaut vai sakotāju skaita pieaugumu tam, ko mēs darām. Ja? Tā tad arī sabiedrības iesaiste, vai mēs esam vairāk, ja, tātad kaut kur redzami, dzirdami vai nē. Ja? Nu, par sponsoriem, ja? Un arī pārdošanu mēs visvieglāk varam izmērīt. Pārdevām vai nepārdevām, nu cik pārdevām. Ja? Jā, nu, tās būtu galvenās lietas. Es ļoti atvainojos, ka es tik ilgi aizrāvos un pārunāju par laiku, bet droši, ja ir kādi jautājumi, jā, varat man uzdot. Tā, mums būs jautājums no čata, tiem, kas mums seko līdzi saistē. Tātad jautājums ir tāds. Ja man pieder stallis, zirgu stallis piepilsētā, kurš nodarbojas ar jātnieku sporta apmācību, zirgu trenēšanu, kādi būtu pirmie 3 mārketinga soļi, lai maksimāli efektīvi palielinātu klientu loku pakalpojumu apgrozījumu? Ar ko rīt sākt? Ja tā ir piepilsēta, es domāju, ka šeit, nu, cik es saprotu, tad jātnieks jau var būt no kaut kāda, nu, jau jebkura vecuma, ja, nu, ko mēs varam uzsēdināt. Es teiktu, ka pat ieteiktu sadarbību ar skolām kaut vai, ja, tātad iet stāstīt, informēt, jo, ticiet man, sabiedrības informētība par jūsu jomu ir ļoti minimāla. Ļoti. Ja? Tāpēc šeit sadarbība ar skolām pilsētas, ja ceļš tuvākajām, uzaicināt. Protams, ticiet man, kad atnāks kāds no treneriem stāstīt, ka pie mums var tur to un to darīt, tur pirmajā reizē varbūt atnāks 50, ja? Jo bērniem šādas aktivitātes, bet no viņiem paliks varbūt daži, bet tie, kas tiešām varbūt to ilgtermiņā un tā tālāk. Tālāk, kā jau es teicu, šie sociālie tīkli, veidojam šos video par visiem šiem pasākumiem, jo es arī sekojot līdzi tām dzīvnieku aktivitātēm, sociālos tīklos redzu tās visas suņu, minku lapas un kā tur kurš ir nosaucis, ļoti daudz sekotāju. Ļoti daudz sekotāju, kam interesē, ja, tas vienkārši apraksts, ko tas mincis no rīta pamodies darīs. Bet es domāju, ka informētība par zirgiem mums ir, ko viņi dara un kā viņi guļ un kā viņi mostās, mums ir ļoti minimāli. Ja? Nu, tās būtu galvenās lietas, ar ko sākt. Nu, trešā lieta, es teiktu, nu jā, nu, protams, šeit mēs varam arī vides reklāmu izmantot. Jūsu šis produkts ir ļoti vizuāli skatāms, tas zirgs. Ja? Un es domāju, ka viņu izmantot, ja kaut kādās vides reklāmās, būtu ļoti efektīvi. Ļoti efektīvi.
Ja? Šeit pat ar minimālu tekstu, bet vizuāli skatāmu. Ja? Tas ļoti nostrādās. Kādi vēl jautājumi? Jā, ja kādi arī kādreiz jautājumi rodas, es esmu arī biznesa mentors. Jā, tad arī oficiāli sniedzu konsultācijas. Droši man e-pasts varat piefiksēt, ja, un ja interesē kaut kas, noteikti varat jautāt. Ziniet, man ir viens jautājums. Mēs tik daudz runājām par mērķa auditoriju, vai ne? Varbūt tā vienkāršiem vārdiem, kā tad viņu pētīt? Jo mēs, es piemēram, neesmu datorspeciālists. Ar Google Analytics esmu stipri uz jūs. Kā tieši kāds pētījums? Es ieteiktu sākt ar to, kas jau ir. Ar ko jūs strādājat? Ja? Tad aptaujas viņiem iedod, piemēram, tiem, kam ir izjādes. Ja? Tad cilvēks ir šo pakalpojumu saņēmis, iedodam vienkārši aptauju, lai viņš aizpilda vai Facebookā vai kaut vai papīra formātā. Ja? Un saprast viņa motivāciju, kāpēc viņš atbrauc un kāpēc viņš, bet tādā tiešām nevis sarežģītos jautājumos un 50 jautājumu, kā kādreiz man te autopārdevēji saka, kad tās viņiem, kas Volkswagen un viss, kas nāk no ražotnēm, 50 jautājumu bloks, ka tas pircējs jau gandrīz no mašīnas atsakās, tikai lai nevajadzētu aizpildīt viņam to apdo. Jā, bet tāds tiešām, kas motivēja, kas patika, kas nepatika, kādas ir citas intereses un tā tālāk. Un tad no šiem esošajiem veidot to mērķa auditoriju. Jo, ja mēs viņus vairāk aptaujāsim, mēs jau sapratīsim, izkristalizēsies, kas tad ir tā mūsu mērķa auditorija. Nevis tā no ārpuses. Ja? Tad uz Google trendu visu mēs varam vienkārši paskatīties, piemēram, ieliekot tās pašas zirgu izjādes. Cik, piemēram, mūsu apkārtnē ir cilvēki, kas šādu jautājumu uzdod Googlei. Ja? Lai mēs vispār saprastu, vai mums ir vērts piedāvāt kaut ko. Parasti turismu lapā ir visi staļi, kas piedāvā tādu informāciju. Jā, no tiešsaistes, no Zoom ir vēl jautājums, vai cenu dempings īstermiņā klientu piesaistei un intereses radīšanai ir efektīva un atbalstām pieeja? Nē, es uzreiz pasaku nē. Cenu dempings, tas nekad pie laba nekā nenoved, un tas nav mārketinga instruments. Es teiktu, ka tieši cenas pamatotības skaidrojums, kāpēc, ja? Tātad, ko jūs iegūsiet, nevis tā tieši stāstīt, ka cena ir tāda, tāpēc, ka viņa ir tāda, ja? Bet to produktu, ja? Tātad jūs iegūstat emocijas, jūs iegūstat, tur nezinu to, un zirgu, man liekas, sportā tur ļoti daudz ir ieguvumi, ja? Ko vajadzētu tiem cilvēkiem. Es domāju, ka tur galvu izveidināt pēc ofisa darba vajadzētu, 50% Latvijas iedzīvotāji, ja? Un viņam šo pasniegt kā ieguvumu, ko viņš iegūs, ja viņš šo produktu izmantos, ja? Tad tas būs daudz vērtīgāk. Dempings vispār. Kā es teicu, es pat atlaides neatzīstu. Ja? Man, piemēram, ārkārtīgi tracina, ka es ieeju veikalā, es jums atlaidīt iedošu. Ziniet, man uzreiz gribās pagriezties un iet projām. Ja? Es tomēr gribu vērtību nopirkt, bet ja man jau uzreiz pasaka, jums iedos atlaidi, tad man tā vērtība tam produktam pazūd. Redziet, mums ir drusku savādāk. Mums ir tāds, pieņemsim, ja mēs piedāvājam tieši zirgus tirgumu, mums ir drusku savādāk. Neviens negrib dot tas atlaides, bet nāk ziemā, ar barību ir ļoti slikti, šogad vēl sliktāk. Cilvēki gatavi dot lētāk zirgus, lai tikai izbarot tos, kas paliek. Tur ir drusku cits faktors darbojas. Jā, bet kas ir tā motivācija? Kāpēc cilvēks to zirgu pērk?
Nu, diemžēl mums šobrīd ir tāda auditorija ir parādījusies pēdējā laikos tāda tendence, ka cilvēki grib pēc iespējas lielāku kvalitāti par limonādes cēnu. Un kad viņam saka teikt, ka tas nav iespējams, viņš saka, paga, es atradīšu. Jo cenas krīt, es atradīšu. Un ko darīt tiem, kas negrib tas cenas atlaist? Mēs sēžam, sakožam zobus un gaidām, ka tomēr tas cenas turēsies tā, kā vajag. Jo mēs pat dodam tos zirgus pat ne pa pašu izcenojumu, mēs dodam zem pašcenas. Mēs pat neapmaksājam tos izdevumus, ko mēs ieliekam iekšā. Jā, nu šeit ir jāmāk tas zirgs pasniegt tā, ja, kad viņa vērtība ir tāda un viss. Nu, protams, kad kā es teicu, būs tie, kas pirks Rolex pulksteņus un tie, kas ķīniešu pakaļdarinājumus, ja, un tur mēs to nekad nevarēsim izmainīt, tā vienmēr būs. Bet, ja mēs noturēsim savu līmeni, ja, un mēģināsim tam patērētājiem paskaidrot šī sava produkta, jeb šī zirga vērtību, ja, un viņš spēs to novērtēt, nu, tad mēs to Rolex arī pārdosim. Jā, bet vienas maza niansīte. Rolex es neprasa. Zirgs vienmēr prasa. Jā. Jā, tieši tā. Jā, es tikko gribēju arī to pašu, kurš pilnīgi naglais. Katram zirgam ir savs pircējs, ja. Jā, tieši tā, bet nu, jums ir tā nianse, ka tas nevar stāvēt, ja, bet nu. Tāpēc mums visiem ir jāpievēršās šim mārketingam aktīvi, visiem kopīgi. Mums ir jāceļ savu Latvijas zirgu prestižu. Jo mums noteikti, es vienkārši vakar sastādījos ar savu klientu, jo viņš mums stāstīja, vajagot ievest tādu ērzeli, kurš maksās 1000 slecināt. Nu, mums ir labi ērzeļi arī Latvijā, un es paskatos uz bieži vien ārzemju ērzeļiem, mans ķēvis ir radniecīgs viņiem, nu, visiem šiem skaļajiem ērzeļiem, un tas nozīmē, ka šis cilvēks arī nesaprot to mūsu prestižu. Jā, viņš teica zirdzinieks, viņš ir ienācis zirgu pasaulē, un es ar viņu strīdējos, un es teicu, uztais man veselu prezentāciju un pierādi, ka mūsu zirgi ir sliktāki. Bet tas nozīmē, ka mūsu cilvēki Latvijā šeit uzskata, ka mūsu zirgs ir sliktāks, ka viņš ir lētāks, Jā, ka viņš ir sliktāks nekā pasaules klases ērzeļi. Un piekritīsiet, nē, ka tā nav taisnība. Arī Elāda pierādījums. Es saprotu, ka tavs viens ir izcils zirgs aizgājis pasaulē, ja? Vienkārši mums ir jāceļ. Vienīgi tas, kas mūsu nozarē ir problēma, tas, ka mēs visi esam noguruši un mēs negribam šai sociālai pusē un visā, kas ir sociālajie tīkli, arī es vienu brīdi vadīju Instagram centos, tad man viņi nobloķēja, es sadusmojos, nospļaus un teicu, man nevajag to Instagram. Es uztaisīju tādu lapu tīri, lai bērni var ietegoties tur. Un tā ir mūsu problēma, to, ka mums ir kopīgi, mums visiem kopā ir jānāk, tāpēc ir, it kā forši mums ir asociācija, kur mums visiem ir jāturās pie šīs vienas cenas. Jo es nezinu, godīgi, es esmu pievēršies audzēšanai, es nezinu, kā cilvēki var izaudzēt kumeļu par 2000 eiro. Es to nesaprotu. Es arī nesaprotu. Jūs man vienkārši pasakiet, kā to var, un es atveru to Telegram lapu, un tur kumeļu, un es it kā tos izcelšanās, un arī nav nekāda sliktā, un 2000 eiro, man liekas, un man gribas raudāt. Jā, tieši tā. Jā, tas ir vēl vairāk. Tāpēc tas tā kā aicinājums visiem, kas ir tieši saistē īstenībā mums kopīgiem spēkiem, ir pašiem jāceļ savu zirgu prestižu. Un tas ir tā kā nacionāli jādara, lai ārzemnieki zina. Jo tāpēc, ka tā ir, pasaulē ir mūsu zirgi. Mūsu zirgi, visi labie zirgi brauc projām. Tā ir, Ka mēs neesam spējīgi viņus noturēt. Nē, labi, protams, mums arī ir uz pirkstiem saskaitām tie lielie, viņš man saka, kur zirgi lec 160, es saku, nosauc, cik tie jātnieki ir. Laura, es saprotu, ir spējīgi lekt 160 neretnieks, tur breikšņi, tiešām piekrītat, es nevaru metru maksimums, ja, es neskaitos, līdz ar to, mums arī nav šie jātnieki, bet mums zirgi ir labi. Jebkurā gadījumā. Tāpēc, tas arī ir mūsu darbs. Jā, es pilnīgi jums ir jāceļ sava pašapziņa. Jā, un jāmēģina nevis vēl savā iekšējā, bet tā, lai tiešām tas izskan, tādā līmenī.
Jā, es domāju, ka šeit iet runa par divām dažādām aktivitātēm. Tas ir viena kā atsevišķa audzētāja uzņēmuma, šīs te arī mārketings, sociālais mārketings, viss pārējais, bet ir runa tālāk jau nākšais solis ir šis nozares mārketings. Un, protams, ka katrā ziņā mēs no organizācijas savas puses daram, ko mēs varam, cik mēs spējam, bet mēs arī neviens neesam profesionāli digitālā satura veidotāji un mārketinga speciālisti. Mēs cīnamies, kā mēs varam, un būvējam tur to savu kopienu ar vien lielāku un ar vien apjomīgāku, un līdz ar to mums vajag piesaistīt vairāk cilvēkus tam visam, lai to noturētu, un arī runājot par šo te regularitāti un saturu un vienotu korporatīvo tēlu. Jā, tās ir lietas vēl pie kā vajag strādāt, un te ir jāiesaistās, es domāju, arī visai kopienai, tās aktīvākai daļai, un mums jāpalīdz kopā veidot šo te visu nozares mārketingu, gan kas attiecās uz audzēšanu, gan kas attiecās uz sportu. Jā, tiešām, es tiešām novēlu jums to, jo jūsu bizness ir, ekskluzīvs, interesants, ar nākotni un visādi citādi, un tāpēc es ļoti novēlu, ka jums tas izdosies. Un es piekrītu, ka tiešām censties katram atsevišķi veidot, savu šo biznesu visiem kopā, un nākt, runāt tātad, jo, katrs jūs varat atsevišķi izveidot, bet arī tas kopējais jums palīdzēs to biznesu celt. Jo jūsu gadījumā jums tiešām nevajadzētu ļoti konkurēt vienam ar otru, bet drīzāk meklēt, kā es teicu, katram to savu rozīnīti, ar ko būt īpašiem tajā kopējā. Labi, paldies. Paldies visiem, kas... Droši. Jā, labi, vēl viens jautājums, un tad mēs beidzam. Jūs minējat par to, ka jādara tas sociālos tīklos, tas lapas un viss. Ņemot vērā, ka Latvijas auditorija nav liela, kurā valodā jūs ieteiktu veidot to saturu? Es ieteiktu veidot sākt ar latviešu, tomēr sākotnēji, tātad, un tad, kad jau mēs tiešām esam nodrošinājuši šeit auditorijas kaut kādu daļu, tad var pāriet arī uz angļu valodu. Es skatos, starp citu, ir nozares, kuras arī šādā veidā jau to robežu ir pārkāpuši. Sākotnēji sāka latviešu, bet tad redzot, ka šis tirgus ir piesātināts, pāriet uz angļu valodu. Jo Facebooks tādā ziņā mums nodrošina šo iespēju diezgan veiksmīgi, ka mēs varam iziet plašākā. Jums ir tas ļoti pozitīvais moments, tas atslēgas vārds zirgs. Un zinot, kad visi sociālajie tīkli darbojās uz algoritmu pamata. Un ja kāds kaut vienu bildi ieraudzīs ar zirgu un paskatīsies, cik tur tās sekundes simtdaļas ir, tad viņam pēc tam visa informācija par zirgiem no visa interneta dzīlēm nāks uz viņa sociātīkliem. Tā kā jums ir tādā ziņā ļoti liels plus, jo algoritmi strādā pēc šiem principiem, kas daudziem man piemēram krīt uz nerviem. Ja es kaut ko drusciņu paskatījos, man visu laiku jāskatās viens un tas pats, bet jūsu šis atslēgas vārdzirgs to nodrošina. Tā kā, lai veicās jums. Labi, paldies visiem, kas bija ieradušies klātienē, un paldies visiem, kas pieslēdzās Zoom. Šeit mums Ivetai viena maza dāvaniņa, kā atmiņa par semināru zirgiem, redzēsiet vēlāk. Un tad tiekamies 3. seminārā, kas būs 27. augustā Jelgavā par juridiskiem jautājumiem. Paldies visiem!